Šogad Rīgas svētku laikā Rīgas ostai svinam 815. gadskārtu. Kā viduslaiku tirgus konceptuāli saistās ar šiem svētkiem? Es domāju, ka viduslaiku tirgus Rīgā saistās vistiešākā mērā, jo faktiski no sākuma ir osta un pēc tam veidojas tirgus. Un līdz ar to tās tika divas neatņemamas sastāvdaļas mūsu Rīgas senākajā vēsturē. Un līdz ar to nebūtu ostas, nebūtu arī tirgus. Un nebūtu tirgus, nebūtu ostas, ka viņi faktiski līdzdarbojās viens ar otru. Un pat tik, cik mēs pārstāvēsim tādu ievirzītu Rīgas viesiem, lai mēs varētu parādīt, kā mēs dzīvojam senākos laikos pie Pētera baznīcas, mums tāds improvizēts viduslaiku tirgus. Savukārt šeit man aiz muguras pie mūsu skaistā doma būs skaists ozolkokā grebts tā laika 10. gadsimta kuģis, kas visiem rīdzniekiem abas svētku dienas būs skatāms. Protams, arī vēl par cik, lai iezīmētu tādu kā ostas gadskārtu iepratīm spīkeriem, svētdien varēs redzēt pietāvotus Daugavā 3 kuģīšus. Pardus, Namejs un Uksuli. Un līdz ar to šie arī kuģīši iezīmēs mūsu to seno ostas vietu. Un arī tur būs tāda improvizēta neliela senā apmetne, kurā varēs vērot līdz arī seno kuģa attīstības vēsturi. Tur būs puiši, kas pastāstīs, kā kuģi attīstījās, arī par kuģu detaļām varēs pastāstīt, var sakot, varēs redzēt šos senos kuģus arī Daugavā. Kā ir ar mums pašiem, mēs arī varēsim līdzdarboties? Līdzdarboties mēs vairāk varēsim tieši šajā tirdziņā, kas pie Pētera baznīcas. Tur arī būs atsevišķas nodarbes priekš skatītājiem, kādas viņas būs, mēs redzēsim uz vietas. Protams, arī ļoti liela atsaucība guvis mums šis bērnu rotaļlaukums saucamais. Līdz ar to tāpēc tas ir faktiski pasākums visai ģimenē, kur bērni ar vecākiem, ja vecāki bērniem var atpūsties šajā rotaļlaukumā, un tāpat laikā var paskatīties varbūt neierastas Rīgas tirdziņiem kaut kādas atribūtas, jeb rotas, jeb kalumus senos, jeb pieņemsim ādas vai podniecības izstrādājums, un citu veidu, kas praktiski nav ikdienā raksturīgi mūsu ikdienišķiem Rīgas tirdziņiem. Mēs centāmies to sortimentu un tirgotājus atlasīt tāds, lai būtu mums interesantāk Rīgas viesiem, lai faktiski mums šis tirdziņš asociētos ar šiem viduslaikiem, ko tad tirgoja viduslaiku Rīgā. Es domāju, uz Rīgas svētkiem jādodas visiem rīdzniekiem, jo tomēr tā ir mūsu vēsture. Neatkarīgi no tā, viņam cilvēkam ļoti interesē vēsture vai neinteresē vēsture. Varbūt viņš atnāks, viņam šī vēsture sāks ieinteresēt, jo būs varbūt interesantas lietas, par kurām viņam radīsies jautājums. Mūsu tā darbība ir vērsta uz to, lai ne tikai būtu tirgus, bet arī būs daudz dažādas atraktīvas darbības, viduslaiku dēļas, būs stāstījumi par viduslaiku apģērbiem, būs arī atsevišķi nelieli imitēti bruņinieku turnīriņi, kuru cīnīsies bruņinieki, un līdz ar to es domāju, atsevišķos posmos būs katrs cilvēks varēs atrast sev kaut ko interesantu, un es domāju, ka atnākot pie mums uz šo viduslaiku tirgu, cilvēks vienkārši baudīs un izklaidēs sevi un savus bērnus un savu ģimeni.